Labdien, bērni! Es saku, labdien! Jūs mani nedzirdat? Vai mēs neesam pazīstami? Labi, ļoti labi. Būsim pazīstami. Mani sauc Tofiks. Es esmu jūsu skolotājs. Labdien, bērni! Kas to pateica? Kas to man teica? Nedrīkst runāt, ja skolotājs runā. Tu saprati mani? Kā tevi sauc? Tak vot, Laču bērns. Sēdi un labi uzvedies. Palaidnieks tāds. Ja tu neklausi mani, dabūsi padupsi. Kā jūs zināt, man šodien ir dzimšanas diena. Vai jums ir dāvana jūsu skolotājiem? Vislabākā dāvana man konfektes. Vai jums ir konfektes? Tā, es neskatos un gaidu. Jūs mani sapratat? Nu viss. Kāpēc tikai viena? Jūsu skolotājiem tikai viena konfekte? Es gribu 5 konfektes. Nu, laikam viss. Kas te notiek? Kas apēda manu dāvanu? Jūs, bērnes! Ko? Ak tā! Tā! Visiem strādāt! Ārprāts! Kas šeit notiek? Šausmas! Ой! Фу ты! Мамочки мои! Приснится же такое! Сегодня же мой день рождения! Ко мне же гости придут! Ой! Ой! Ну-ка, Roma, nāciet šurp! Soņa, nāciet! Nākam šurp! Sveiki, Iljuša! Sveika, Dilara! Sveiki visi! Kāpēc jums ir baloni? Ir dāvanas! Tā būs dāvana! Dāvanas. Un kas jums rokās? Ielūgumi! Dāvanas! Dāvanas un ielūgumi? Jā! No kā jūs? Tofikam ir dzimšanas diena! Tofikam ir dzimšanas diena? Jā. Es arī saņēmu ielūgumu. Kam vēl ir ielūgums? Tev ir ielūgums? Jā! Parādi! Jā, tev ir ielūgums, Sonja, vai tev ir ielūgums? Jā! Iljuša, tev ir ielūgums?
Iļuša, tev ir ielūgums? Jā, tev arī ir ielūgums, un tev arī ir ielūgums, Mark. Man nav ielūgums. Mark, tev nav ielūguma. Un tev, Veronika? Man ir ielūgums. Tev ir ielūgums. Mark, zini, nebēdājies. Noteikti, ka tu nebiji mājās. Un tev arī es iedošu ielūgumu, jo Tofiks noteikti mūs visus gribēja redzēt. Lūdzu, tev ielūgums. Es tev iedošu arī savu balonu. Tu varēsi uzdāvināt to Tofikam. Un arī dāvanu. Lūdzu. Un pat es uzdāvināšu puķes. Tagad mums visiem ir dāvanas. Nāciet šurp, apsēdīsimies un izlasīsim ielūgumus. Nāc pie manis, Mark. Nāc te, Dilar. Nāc te. Visi sasēdīsimies, lai mēs varam izlasīt. Tā. Kurš man iedos savu ielūgumu, izlasīsim kopā. Tā. Kas mums šeit ir rakstīts? Ielūgums. Ielūdzu tevi uz savas 8. dzimšanas dienas svinībām. Tātad, cik Tofikam gadu paliek? 8. Kuram vēl bija 8 gadi no jums? Nevienam. Tātad, Tofikam būs 8. Tofikam būs 8. Nē, viņai bija 9, man liekas. Tātad, mēs zinām, ka Tofikam būs 8 gadi. Ko viņš raksta tālāk? Dilara, ko viņš raksta tālāk? Tiekamies pie manis mājās. Šodien 3:00. Tofiks. Tātad, kur mums ir jābrauc? 3 časa. Veronika, uz kurienu mums ir jābrauc? Pie Tofika mājās. Pie Tofika mājās. Un cikos mums ir jābūt? Cikos? 3:00. Mēs paspēsim. Mums ir jāsagatavojas. Ko mēs darīsim dzimšanas dienā? Dāvanašu dāvanu. Ēdīsim torti, dāvināsim dāvanas. Soņa, ko mēs darīsim pie Tofika dzimšanas dienā? Spēlēšu spēle. Spēles spēlēsim, dziedāsim, vai ne? Dzimšanas dienā. Labi, bet ko mēs dāvināsim Tofikam? Uz dzimšanas dienu ir jānes dāvana, pareizi? Jā. Mark, kas tev ir? Man ir penāli. Tev ir penālis. Tur varēs Tofiks salikt zīmuļus un pildspalvas. Labi, Veronika, kas tev ir? Man ir grāmata. Parādi grāmatu. Paskatāmies, Veronika ir grāmata. Wow. Paskatieties, Veronika Tofikam dāvinās enciklopēdiju. Bērnu enciklopēdiju. Sonja, tu redzi? Ir ļoti skaista grāmata. Ļoti skaista grāmata. Pasēšu pie 10 gadi. Jā, bērniem. Tātad īsti kā Tofikam. Dilara, ko tu dāvināsi Tofikam? Es dāvināšu plastelīnu. Parādi mums. Redzat? Dilara dāvinās plastilīnu. Ļoti jauki, paldies, Tofiks noteikti priecāsies. Ko tu dāvināsi? Es dāvināšu zīmuli un kristi. Zīmuļus un krītiņus, jo tev ir vairāki. Tātad tev ir jāsaka, es dāvināšu zīmuļus un krītiņus. Un balonis. Un balonu. Jums katram ir baloni, un tev balons ir kā Vinnijs pūks. Ļoti labi. Sonja, ko tu dāvināsi? Man ir flomasteri. Tātad es dāvināšu flomasterus. Redzat, bērni, krāsaini flomasteri. Ļoti Zils, skaisti. zaļš, dzeltens, sarkans un rozā. Cik flomasteru te ir? Cik flomasteru? 5 malači, 5 flomasteri. Ļoti labi. Un ko tu, Iļuša, dāvināsi? Flomasteri. Flomasteru, parādi! Paskatieties, cik Iļušam ir interesants flomasters. Dzeltens, rozā, oranžs, zils, zaļš. Cik krāsu ir? 5! Atkal 5. Ļoti labi. Tofiks noteikti priecāsies. Mums ir jāsarunā, kā mēs apsveiksim Tofiku. Varbūt dziedāsim dziesmu? Jā. Kādu dziesmu mēs varētu dziedāt?
dzimšanas diena. Pa angliski? Angliski mēs zinām, jā, angliski mēs zinām. Krieviski. Krieviski mēs zinām. Bet zinat, kā ir? Iemācīsimies to dziesmu pie Tofika mājās. Bet tagad, lai iedotu dāvanu, es iesaku darīt tā. Teiksim vienkārši visi kopā. Sveicam tevi dzimšanas dienā! Varam pateikt tagad visi kopā un skaļi, tā lai mēs izmēģinam un Tofikam būtu pārsteigums un prieks. Sveicam tevi dzimšanas dienā! Un tagad visi vēlreiz kopā. Sveicam tevi dzimšanas dienā! День рождения, грустный праздник. Kas tur ir? Mēs! Kas mēs? Tavi draugi! Draugi? Jā! Tad nāciet iekšā visi! Mēs esam klāt! Ļoti labi! Tu priecājies? Jā! Un Tofik, mums ir dāvanas! Es ļoti mīlu dāvanas. Mēs jau tā domājām, un katram bērnam ir dāvana, un katram bērnam ir balons. Un man liekas, ka tev ir torte. Jā. Un cik svecīšu ir tavā tortē? Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 sveces. Nu tad pateiksim visi kopā. Sveicam tevi dzimšanas dienā! Paldies! A jūs ziet? Sveiks, lai dzīvo. Mēs varam nodziedāt? Varam nodziedāt? Jā! Nu tad, Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Tofik, paliec torti malā, lai mēs varam nolikt dāvanas, jo katrs tev ir sagādājis dāvanu. Mark, ko Jā. Tofikam esi Oķer. atnesis tu? Es domāju, Tofiku, penālu. Man ir penāls! Tev ir penāls Paldies! un balons. Paldies! Mark, kas ir jāsaka? Lūdzu, Tofik, paldies! Paldies. Ļoti labi! Roma, ko tu dāvini Tofikam? Es dāvanu zīmuli un kriteni. Kur ir zīmuli? Zīmuļi, 2 zīmuļi un 4 krītiņi. Un balons. Un balons. Roma, ko Tofiks varēs darīt ar zīmuļiem? Zīmu. Zīmēt. Zīmēt. Tofik, tu varēsi Es zīmēt. varu zīmēt. Lūdzu, Tofik. Paldies, Romka! Paldies, un balonu. Paldies, Roma. Soņačka, ko tu esi atnesusi? Flomasteru un balons. Tātad, Man ir flomasteri. jā, Tofik, tagad tev ir flomasteri un Paldies. balons. Paldies, Lūdzu, Soņička, lūdzu. paldies. Veronika, ko tu dāvini Tofikam? Man ir grāmata. Grāmata, kur viņa ir? Viņa, Re, kur viņa ir? Tofik, tā ir bērnu enciklopēdija. Tagad tu varēsi daudz lasīt. Paldies, Jā. Veronika. Iljuša, ko tu esi atnesis? Flomasters. Atkal flomasteri. Flomasters. Tofik, šis ir savādāks flomasters. Un paskaties, motociklus. Motociklus. Lūdzu. Paldies, Un Iljuka. Dilara, ko tu esi atnesusi Tofikam? O, jā. Tofik, vēl viena dāvana. Es dāvanu plastelīnu. Cik skaista meitene. Meitene skaista. Dilara. Un viņa dāvina tev plastelīnu. Paldies, Dilara. Paskatieties, pilns galds ar dāvanām. Urā, Tofik! Tu esi priecīgs? Jā. Tu esi priecīgs, bet Tofik, zini, kā ir patiesībā? Nu? Mēs pie tevis esam bieži, jo mēs mācāmies pie tevis.
Bet zini, tad, kad mēs nācām šurp, bērni grib apskatīt, kā tu dzīvo. Kur tev ir gulta, kur tev ir skapis un galu galā, kur tu saliksi visas šīs dāvanas, vai tu mums parādīsi savu māju? Jūs Mēs taču gribam. Protams, protams. Nu, tad ejam! Tofikam šodien ir labs prāts, viņš ir priecīgs. Sakam visi skaļāk. Mēs gribam! Mēs gribam! Redzi, Tofik, kādi tev ir draugi? Mums viss interesē. Parādi lūdzu savu māju. Es jums parādu, kur ir mana gulta, kur ir mana istaba. Kur ir tavs skapis? Vai ne? Kur ir tava lampa? Kur ir tavs televizors? Kur tava krēsls? Kur ir tavs krēsls? Kur tava galds? Galds, tieši tā. Rādi mums, lūdzu. Tā, kur jūs sežat? Tas ir mans divans. Tā, paga, Tofik, tas ir tavs divans? Mans divans, jā. Tas ir viņa divans. Tofik, vai tu tur guli? Jā. Tagad mēs zinām, kur Tofiks guļ naktī. Labi, Tofik, rādi, kas vēl tev ir. Iesim tālāk. Re, kur ir manas puķes? Tofik, tev ir ļoti skaistas puķes, pareizi. Kur tu tās dabūji? Tev kāds uzdāvina? No tirgu. Viņš pats ir nopircis puķes. Mēs nākamreiz viņam uzdāvināsim. Jā, Tofik, tagad mēs zinām, ka tev patīk puķes. Jā. Nu ko? Kas vēl te ir tavā istabā? Jūs gribat redzēt mašīnu? Jā! Manu mašīnu, manu Ferrari! Ferrari! Nu, tā ir mana mašīna, un tā ir mana mašīna, un tā ir arī mana mašīna. Tofik, kā mēs... А как сказать две машины? Tas ir ļoti skaisti mašīna. Aha, Tofik, iemācīsimies vēlreiz. Ja tev ir divas mašīnas, tad vieglāk taču ir teikt, tās ir manas mašīnas. Tās ir manas mašīnas. Un cik mašīnu bija Tofikam? 3. Tātad, Tofik, tev ir 3 mašīnas. Man ir 3 mašīnas. Un kādā krāsā, Tofik, ir tavas mašīnas? Tā, man šķiet sarkana krāsa. Nepareizi. Kāpēc? Mini vēlreiz. Sarkana krāsa, nu? Nu, nav taču Tofik tās sarkanas. Tā taču bērni ir zilas, vai ne? Nē. Es jūs gribēju izjokot, protams, tās ir sarkanas mašīnas. Tofikam ir 3 sarkanas mašīnas. Tofik, skolotāja. Jā, bet Tofik, kas tev ir aiz muguras? Kas tev ir aiz muguras? Kur aiz muguras? Kur ir aiz muguras? No aiz tevis. Tā ir mana tāfele. Tofikam kā skolā, jūs redzat? Viņam ir tāfele. Tofik, ko tu raksti uz tāfeles? Tur ir ielūgums. Jā, ielūgums pašam uz savu dzimšanas dienu, jā? Zinat, man šķiet, ka es tos ielūgumus kaut kur esmu redzējusi. Jums tā neliekas? Jā! Mēs taču saņēmām tos pašus. Tas ir ielūgums uz manu dzimšanas dienu. Jā, un zini, Tofik, bez nevienas kļūdas. Malacis! Urā! Tofiks ir iemācījies rakstīt ielūgumus. Labi, Tofik, bet zini, kas man interesē? Kur stāv tavas grāmatas? Grāmatas man ir daudz. Daudz? Bet kur tad tās ir? Kur tad tās ir? Re, kur viņi ir? Re, kur tās ir? Tofik, kur tu sēdi? Kas tas ir? Tas ir mans krēsls. Tofik, un ko mēs iemācījāmies? Es redzu, ka tev istabā ir 2 krēsli. Kā būs? Nesakam priekšā. Tofik, kā būs pareizi? Ja es tev jautāju... Mana istabā ir 2
krēslas. Vai būs pareizi? Kaut kas īsti tur nebija. Tofik, mēģinām vēlreiz. Man ir 2 krēsli. Pareizi! Man ir 2 krēsli. Paldies, Mark! Tofik, tev viena konfekta no savējām būs jādod Markam, jo Mark, tu viņam palīdzēji. Tofik, bet man joprojām nav skaidrs, kur ir tavs galds, pie kura tu mācies? Nu, protams, ar grāmatām. Tas ir mans galds. Pareizi, Tofik, tas ir tavs galds. Ļoti labi. Tofik, bet man vēl ir kuģis. Kuģis? Viņam ir kuģis? Tas ir mans kuģis. Zināt, kā man liekas? Man liekas, ka es zinu, kāda ir Tofika mīļākā krāsa. Kādā? Kāpēc tev, Roma, tā liekas? Pat mašīnas sarkanas, kuģis sarkans. Mūsu ielūgumi uz dzimšanas dienu arī... Pareizi! Redzi? Jā! Krēsls ir sarkans. Zināt, man ļoti patika pie tevis, Tofik. Kā jums? Vai jums patīk šeit? Jā! Man arī tā liekas. Tofik, pie tevis ir ļoti interesanti. Bet es gribētu torti. Bet, protams, Torti? Tofik, tev Tu gribi torti? Jā, pārējie, mēs visi taču gribam torti, jo ir dzimšanas diena. Torti. Nu, labi. Jā, Būs jums torti. Labi. Hopā! Nāciet šurpu! Visi kopā! Kā? Sveķički garēt! Jā, kā īstā dzimšanas dienā. Tofik, mēs vēlreiz visi tevi apsveicam. Un bērni, visi pārējie, kuri mūs skatās televīzora ekrānos, zināt, mēs palūksim, lai viņi sūta apsveikumus Tofikam. Vai ne? Protams, lai viņi atsūta, lai Tofikam ir daudz apsveikumu. Tofik, un nu gan paiesim visi malā, panākam malā. Расходитесь! Сейчас я дуну! Отходи в сторонку! Отходи! Labi, nu tad, jā! Jā! Кто купил? Ir! Вот она! Vēl 2! Они не сдуваются. Пока я сейчас буду задувать, вы должны объявить домашнее задание. Man liekas, ka Tofikam ir grūti nopūst tās sveces. Bet kamēr viņš pūš, vēlreiz atgādinām, kāds būs mājas uzdevums. Sūtiet Tofikam apsveikumus 8. dzimšanas dienā. Un uz kādu adresi? Jūs sūtiet uz e-pastu tofiks@tv5.lv. Gaidām! Atā! A ver qué te yo.